neliels chill unboxing streams. Vakarā 4 pēcpusdienā pasūtīja no Marketa rūterīšus un kartiņus, un šorīt jau ir klāti jau 11. Jelgavā no Leišiem baigi forši. Huawei rūterīši 4G. Pateikšu, kāpēc Huawei. Attīsimies, kas te iekšā ir. Papīri. Rūterītis. Tāds brīnums. Un power adapterīts. Huawei, dēļ šī te brīnuma power adapterīša. Jo šitas te ir vienīgais rūteris, ko es varēju atrast pēc cenas, ejot no lētākajiem, kuram ir 12 voltu barošana. TP-linkiem ir 9 volti, un būtībā visiem ir gandrīz 9 volti. Es meklēju tieši ar LTE. Šitas bija lētākie TP-linki, ko visur liek. Tas ir kaut kādi 40-50 eiri. Šitas ir 60-70 kaut kas. Nu jā, tad vecāri klāt, bet ar to 12 volti. Kāpēc man vajag, man 12 volti jau nāk ārā tur no barošanas, un tad mums nevajag kaut kā 220 vēl vienu dakšu taisīt vai kaut kā tur viņu barot tur. Kas ir interesants viņam? Aizmugurē mums ir telefons, nezinu, kas tas tāds ir. Nu, vienkārši viens LAN one, powers resets, un ir arī, rekrutē, ārējo anteniņu pat var pieslēgt. Es nezinu, kas tā ir pārējo. Tas, protams, jāpadomā, vai ne? Tas ir tagad Wi-Fi-am, vai tas ir priekš LTE, kura antena tad īsti tā ir. Bet, nu, tāds ir. Un, nu, nav īsti montēšanas, nekāda caurumiņa, kaut kas te apakšā te ir, kaut kāds uzlījums. Un te liekas simtkartiņi. Kādu simtkartiņu tur liksim iekšā? Šitādas. Tas ir Tele2 IoT brīnums. Šitās te kartiņas viņi tirgo datiem 100 megabaitiem, kaut kādiem 500 megabaitiem, 200 megabaitiem, turpat sākot no eiro 20 mēnesī, man liekas. Tieši paredzēt IoT devējiem kaut kādas telemetrijas vai ko sūtīt 100 meg. Vienkārši tikai datu kartiņas. Nu jā, līdz šitajā iekšā barosim ar 12 voltiem. Paralēli tam, vienkārši tāpēc, ka es biju Marketā un es redzēju, ka tur arī ir. Paņēmu SD kartiņas 64 megabaiti, viņas jau ritīgi lētas tagad ir. Jūs ziniet, uz ko jāskatās SD kartiņas pērkot, ja jūs pērk viņas priekš Raspberryiem vai ko? Noteikti dev uz to video kameras bildīt vai tur high endurance vai ko. Nu, teorētiski tas standarts ir A2. Šitie te visi tur kaut kāds tur tas klases, tur C, tur kādas un kādas, tas viss ir cits, rekur tur klase C10, U3. Ja interesē priekš Raspberryiem, tad tieši patiesībā vajag to, kas ir A2, nu A1 arī. Jo tas reāli jau nozīmē application mode, tas ir random read, random write, un ka tev normāli aplikācijas var strādāt. To standartu izstrādāja vairāk priekš Androidiem, bet viņš ļoti labi palīdz un der tieši, nu nebūs fokus. Arī, jā, nu tieši Raspberryiem, jā, viņiem ir randoms. Cipars atkal varbūt nav vērts skatīties, bet ja tev ir kaut kāda kartiņa ar A2, nu tad tu zini, ka viņi, nu tā kā nemirs nost tur, nu kā vēl nemirs nost, ja ir labi barošana tiem Raspberryiem. Tad arī parastās var, ne, jo, nu. Bet šī vajadzētu būt baigi ok. Un tādas karteles, viņas arī, nu jau ir super lētas.